Labdien, draugi! Manā pēdējā video es stāstīju par 3 signāliem, kas palīdzēs jums izvēlēties vispiemērotāko vai visatbilstošāko digitāla mārketinga aģentūru. Šīs tēmas turpinājumā es vēlos padalīties ar vēl 3 signāliem, kas palīdzēs jums izdarīt to pašu. Tātad kopumā jums jau būs 6 signāli. Es iesaku izmantot šos 3 signālus, par kuriem es tagad stāstīšu, kopā un kombinācija ar tiem 3 signāliem, par kuriem es stāstīju manā iepriekšējā video. Un tad šie 6 signāli jums jau palīdzēs izveidot tādu kopējo bildi, kas ļaus saprast, vai jums ir pa ceļam ar to aģentūru, ko jūs vēlaties izvēlēties. Tad pirmais signāls ir par mērķiem. Vai aģentūra brīdina jūs, ka jūsu mērķi nav sasniedzami? Ja tādi nav sasniedzami, vai ne? Vai aģentūra par to brīdina? Vai aģentūra brīdina, ka jūsu mērķi ir sasniedzami tikai pie kaut kādiem noteiktiem nosacījumiem vai apstākļiem, vai vispār nav sasniedzami? Ja? Es tagad runāju par to, ja mērķi tik tiešām nav sasniedzami, vai ne, vai grūti sasniedzami. Vai aģentūra jūs par to brīdina? Jo viena lieta ir noskaidrot mērķus, saprast, ka tie ir nesasniedzami vai ļoti grūti sasniedzami, pateikt, ok, paldies, mēs piefiksējam, un tad pēc 3-6 mēnešiem atnākt pie situācijas, kad klients prasa, kur ir rezultāts? Un tad jūs tā, vai ne jūs, bet aģentūra, ziniet, jau no pašas sākuma bija skaidrs, ka tie mērķi nebija sasniedzami, bet jūs mums esat iedevuši tos mērķus, un mēs esam paņēmuši tos mērķus, un mēģinājām sasniegt, bet šie mērķi nav sasniedzami, sorry. Tā ir tā situācija, kurā diez vai gribas nonākt, tāpēc, ja aģentūra sāk par to runāt jau laicīgi, jau paša sākuma, tas ir ļoti pozitīvs signāls. Tas nozīmē, ka aģentūra tik tiešām gribēs sasniegt mērķus un fokusēsies uz mērķiem. Un ja viņa jūt, vai tā aģentūra jūt, ka būs iepas ar to sasniegšanu, tad tā aģentūra uzreiz to arī saka, ja aģentūra tik tiešām fokusēs uz to mērķu sasniegšanu. Vai ne? Un jums tas ir labs signāls. Otrais signāls ir, vai aģentūra iedziļinās jūsu biznesā. Ja biznesa iedziļināties var mūžīgi, bezgalīgi, un neviens to neprasa. Vismaz šajā posmā, vai ne? Šajā posmā, kaut vai sākt ar auditu, vai ne? Ar vienkāršiem jautājumiem par konkurentiem, par produktu, par situāciju un tā tālāk, vai ne? Un sākt ar auditu, tas ir ļoti veselīgs signāls, ka aģentūra vēlas iedziļināties jūsu biznesā. Ja? Tātad sākotnējais audits aģentūrai palīdz iedziļināties un palīdz saprast situāciju. Auditi var būt ļoti dažādi. Vai ne? Varbūt stratēģijas audits, Google reklāmas audits, Facebook vai jebkura kanāla audits un tā tālāk. Atkarībā no tā, kas ir nepieciešams klientam, kas jums ir nepieciešams un kādi ir mērķi. Vai ne? Tad tie auditi var būt ļoti dažādi. Bet pats fakts, ka aģentūra iedziļinās, ir ļoti labs signāls. Un sākotnējais audits ir tieši virziens uz to, vai ne? Un starp citu aģentūrai audits ļauj saprast un ne tikai parādīt klientam kļūdas vai nepilnības, bet pašai priekš sevis saprast nepilnības vai palaistas garam iespējas, vai cik ir vēl izaugsmes potenciāls, kādas ir kļūdas, cik daudz vai cik maz būs iespējams pilnveidot un uzlabot, cik daudz vajadzēs mainīt. Respektīvi, audits un iedziļināšana biznesa, šis jums ir ļoti labs signāls. Tas nozīmē, ka aģentūra iedziļinās, lai saprastu, kas ir nepieciešams un cik daudz darba ir jāiegulda, kādi resursi vai cilvēku resursi ir jāpiesaista, lai sasniegtu jūsu mērķus, jūsu biznesa mērķus. Tad šis otrais signāls ir ļoti veselīgs un iesaku to vienmēr sekot līdzi, vai aģentūra vēlas iedziļināties jūsu biznesā. Kaut gan tas, protams, ir saistīts ar papildus laiku, bet, ja iet runa par biznesa rezultātu sasniegšanu, tad bez audita vai bez iedziļināšanas ir visai grūti
saprast, kāds plāns ir nepieciešams, vai ne? Un tad no tā plāna, no tā biznesa, no audita rezultātiem arī veidojas cena, vai ne? Kādi cilvēki ir jāpiesaista, cik daudz ir jāstrādā, cik daudz ir jāmaina, respektīvi tas viss ietekmē gala ciprumu, vai ne? Lūk, un trešais ir tāds ļoti neparasts signāls, vai varbūt parasts signāls, vai aģentūra dod jums mājas darbus. Jo ambiciozāki ir mērķi, ir biznesa mērķi, jo sarežģītāk tos mērķus sasniegt, vai ne? Jo sarežģītāk dabūt un panākt to biznesa rezultātu. Lūk, un, kā es jau vienmēr saku, tāda ambicioza biznesa rezultāta sasniegšana ir iela ar divvirziena kustību. Ne tikai aģentūrai ir jāparūpējas un jāpatara enerģija un savs laiks, lai panāktu rezultātu, bet arī klientam ir jāizdara kaut kas, vai ne? Arī klientam nedrīkst vienkārši sēdēt un neko nedarīt un gaidīt rezultātu, vai ne? Klientam arī kaut kas ir jādara. Un tad bieži vien mājas darbi rodas pēc reiz audita, vai ne, iedziļināšanās biznesa situācijā, un jautājums, vai aģentūra par to runā, vai aģentūra pasaka, kas ir jāizdara klientam. Atkal, es šeit nerunāju par kaut kādu pilnīgu auditu, ko aģentūras veids bez maksas, un tur ir detalizēts saraksts. Es ne par to, bet šeit vairāk par kaut kādu sākotnējo situāciju, sākotnējām varbūt kļūdam vai šauram vietam vai nepilnībam, ko var izlabot tikai un vienīgais klients. Vai ne? Visbiežāk ir stāsts par mājaslapu, vai varbūt klientam nav speciālais piedāvājums izveidos, respektīvi tur varētu būt ļoti dažādi, vai ne? Lūk, šie bija 3 signāli, draugi, un es ceru, ka tas jums palīdzēs kopā ar tiem pirmiem 3 signāliem, tad kopējā ar 6 signāli, izvēlēties jums visatbilstošāko digitālā mārketinga aģentūru. Ceru, ka noderēs. Veiksmīgi!